Tā, čau visām, kas skatās tagad un kas skatīsies ierakstā. Ā, Šodien būs tāda jaudīga Zoom saruna gan par Bali, gan kopīgi par savu sapņu realizēšanu, par iešanu pretī saviem sapņiem un padalīšos gan ar savu pieredzi, tieši ņemot vērā Bali, bet to var pielikt principā pie jebkura lielā mērķa, kas jums ir. Un beigās, vai teiksim drīzāk otrajā zvana pusē, parunāsim arī par pašu retrītu, nevilkšu neko baigi garumā. Kas nāks ārā, tas nāks. Ceru, ka zvans būs iedvesmojošs. Bet man galvenais, ko gribās ar šo zvanu jums nodot, ir sākt iet ārā no savas kastītes, jo es rīktīgi sajūtu, piedāvājot šo retrītu, ka ļoti daudziem ir interese, tik daudzi uzspiež paskatīties, kas tad tur būs un tā, un ļoti maz piesakās, un es pieļauju, ka tas ir dēļ tām šaubām un bailēm, un liekas, ka arī man tur nepietiks finanses, vai kā es tur atradīšu atvaļinājumu, un Dievs, nē, tas ir kaut kas nereāli crazy un tā tālāk, ja? Kā es to visu varēšu pavilkt. Bet patiesībā tieši mūsu vēlmes, viņas nav dotas mums nejauši. Ja? Tas, kas jau pie manis ir bijušas kaut kur, jūs zināt, mūsu vēlmes ir mums iedotas, lai mēs tās realizētu. Tā ir mūsu misija, jo no visiem miljards cik tur cilvēkiem tieši mums ir tā vēlme aizbraukt kaut kur vai uz retrītu, vai, piemēram, kādam ir vēlme uztaisīt kaut kādu studiju. Ir ļoti dažādas vēlmes, un ja mums parādās tā vēlme, kas mums sasaucās ar sirdi, tā nav nejaušība. Ja, un kāpēc šīs vēlmes ir jārealizē? Jo realizējot mūsu materiālās vēlmes, mēs spējam augt garīgi. Kur ņemam kā piemēru retrītu. Jā. Kādai noteikti bija tāds, ak, Dievs, jā, retrīts, bet objektīvi, piemēram, paskatoties, šī brīža darbs vai dzīves apstākļi vienkārši neatļauj realizēt to, jo nav tādas finanses, nav vispār iespēja paņemt tur atvaļinājumu, jo uz Balī, protams, foršāk ir braukt uz vairākām nedēļām un tā tālāk. Un šī vēlme parāda mums to virzienu, kur mums vispār ir jādodās pa dzīvi. Ja mēs saprotam, ka šī brīža apstākļi nevar apmierināt manu vēlmi, tā vietā, lai iekristu upurītī, ja Dievs, bet citi var, es nevaru, citiem vienkārši paveicās, tāpēc viņi var. Patiesībā tā ir mūsu kā iniciācija, kā es varu kaut ko pamainīt savā dzīvē, lai arī es to varētu. Tas ir par to. Es gribu, lai visas, kas šo skatās, padomā par tām lietām, kas jums sasaucās, rezonē ar jūsu sirsniņu, ar tām vēlmēm. Nezinu, jūs kaut ko sadzirdējāt, piemēram, kā kāds ceļo, kāds brauc uz retrītu, kāds, es nezinu, taisa ģimene, jebkas, kas jums norezonē, un tiklīdz jums iestājas tas upurīts, bet ko es tur varu, kā es tur tikšu, viņai jau nav bērni, viņa visu to dara. Sāks visas tās atrunas, jā, kas nāk. Tā vietā es gribu, lai mēs tagad paņemam atbildību par savu dzīvi, par to, kur mēs šobrīd esam, par mūsu finansēm, par mūsu dzīves apstākļiem, par to, kā pret mums izturās citi cilvēki un tā tālāk. Un saprotam, ka no šī brīža, kad mēs spējam paņemt atbildību par šo visu, mēs arī to varam mainīt. Ja pat es netieku uz šo retrītu, man ir saprašana, ka es gribu kaut kā citādāk pakārtot savu dzīvi. Ja, un te jau sākas tāds ar savas dzīves radītājs stāsts, ka es nevis pakļaujos visiem notikumiem un apstākļiem, kas manā dzīvē ir, bet es izvēlos, kā es varu citādāk sanākt. Tas jautājums mainās no tā, ka es atrodu visus iemeslus, kāpēc nedarīt, nerealizēt kaut ko uz to, kā es to varu izdarīt. Un kad mēs nomainam to perspektīvu, paņemot atpakaļ kontroli savās rokās, mums sāk atvērties enerģija. Jūs sākat pieslēgties daudz plašākai enerģijai. Jo kamēr jūs neuzdodat to jautājumu, kā es to varu izdarīt, jums nekad neparādīsies atbildes kaut kādas superradošas, neparādīsies kaut kādi ļoti
interesanti risinājumi. Jūs neiedegsities, jo kamēr jūs pašas nenoticat, ka patiesībā tas, ko jūs vēlaties, priekš jums ir super iespējams, neatnāks tās iespējas. Es varu pateikt piemēru, kad es arī tikko sāku savu tādu solo darbību, es darbojos pa sociāliem mēdījiem un biju ļoti iedvesmota, jo es biju domājis, palīdzēšu tur garīgiem biznesiem un tādiem pašiem cilvēkiem attīstīt viņu biznesus, lai tas būtu tā ekoloģiski un produktīvi, un es biju tā iedegusies, es ticēju, ka es varēšu, un tāpēc man nebija bail iet un visiem stāstīt par to, ka es to daru, un tad par maniem klientiem kļuva friziere, manikīra, tur kafejnīcas vadītāja un tā tālāk, ja? Kad mēs paši sevi noticam, un sākam jautāt, kā es varu dabūt to klientu, vai kā es varu realizēt šo vēlmu par retrītu, ja? Tad mēs sākam izstarot to jā enerģiju, ka es jau tur esmu, un visums kā magnēts reāli sāk pielipināt visādas iespējas, apstākļus, cilvēkus, tāpēc arī mans tāds ieteikums nebaidieties skaļi runāt par savām vēlmēm. Pat ja jums viņas vēl liekas tik tālu, patiesībā viņas ir daudz tuvāk. Un ja mēs par to runājam, sakam, klausies, es tā gribu uz Bali, es nezinu vēl kas un kā, bet es baigi gribu klausies. Un šādi runājot, es, piemēram, savu laiku satiku manu šī brīža draudzeni Paulu, ar kuru mēs arī devāmies manā pirmajā Balī ceļojumā. Jā, tā kā tas tāds ievada iedvesma, var teikt, lai mēs esam uz viena viļņa, kādā enerģijā šis viss notiek, jā. Un kas priekš manīm bija ceļojums uz Balī? Kāpēc tas nebija vienkārši ceļojums, un kā es nonācu līdz tam, kā es izdomāju taisīt retrītu? Sanāk, ka es vēl mācījos universitātē. Pēc universitātes es tā kā nezināju, ko es tālāk darīšu, un sapratu, ka, ja es nezinu, iešu vienkārši strādāt ofisā kaut kur, aizgāju strādāt arī sociālajā mēdīju un komunikācijas tur nodaļā, pastrādāju pusgadu, un jau principā pat ātrāk pēc pāris mēnešiem es sapratu, ka nē, es to patiesībā nevēlos, ja es tev uzlieku roku uz sirds, ka tas nav mans, ka es zināju, ka es vienmēr gribu kaut ko vairāk, kaut ko radošāk, ka man nepatīk uz kāda strādāt, bet manī trūka šis spēks. Manī trūka spēks kaut ko mainīt savā dzīvē, pateikt nē, un nedodies vēl ģimeni uzzinās, ka es negribu iet tādu stabilo, veiksmīgo karjeras kāpņu ceļu, jo izmācījos foršā universitātē, un tad bija doma, ka viss ies, nezinu, teiksim, strādāšu bankā un kāšu par karjeras kāpnītēm. Un manī bija tā lielā vēlme, es tajā brīdī sāku praktizēt arī enerģijas deju un vairāk sajust sevi. Un tajā brīdī man bija tā lielā vēlme, nē, es izdarīšu visu, bet es nepalikšu tur, kur man nepatīk, jo universitāte, kurā es mācījos, man iedeva tik lielu tādu spērienu, kā Dievs, tas ir tik ļoti nepatīkami mācīties to, kas tev vienkārši nepatīk, ka tu vienkārši nevari nokoncentrēties, tu nesaproti, kāpēc tu to dari, ka es savu apsolīju, ka es vairs nenonāku šādā situācijā, un es pat biju dusmīga uz sevi, ka es atkal esmu kaut kur ofisā, kur man nepatīk, atkal sevi nodevu, tā sajūta bija tāda, ka viss, es saprotu, ka es pati to daru ar sevīm, atkal tā apziņa, ka tā ir mana atbildība, ka šeit nonāca nevis tas, ka, nezinu, vecāku spiediens vai kā tur sabiedrības spiediens. Nē, tā ir atkal uzlikšana atbildību uz citiem. Mana izvēle, kas izvēlējos, pieteicos uz to darbu, aizgāju ar savām kājiņām un rociņām, parakstīju līgumus un tā tālāk. Un tad sākās tā milzīgā vēlme kaut ko mainīt. Un tā vēlme mani motivēja kāpt pāri savu riktīgi. Es investēju savu pēdējo 1000, kas man bija iekrāts uz to brīdi, coachingā. Tur mēs tikām galā ar kādām manām bailēm, šaubām. Es noskaidroju, ka es gribu strādāt uz sevi, mans mērķis aiziet no darba, pelnīt tur online. Tā es aizgāju uz sociāliem tīkliem un video montēšanu. Ja tā vēlme, kas man bija darīt kaut ko savu, es vēl tajā brīdī neapzinājos, ka es īstenībā vēlos būt nevis tur sociālajos mēdījos strādāt, bet palīdzēt cilvēkiem, sievietēm, tur vadīt pasākumus. Jā, tajā brīdī es to visu neapzinājos, bet es uzticējos tai vēlmei līdz galam, un viņa lika man iziet no komforta zonas, sākt iet Instagramā, pārvarēt bailes, būt redzamai.
runāt par sevi vispār, pārvarēt tās bailes, ak, Dievs, kā es izskatos Instagramā. Nu, ļoti daudz bija šaubas, bailes. Un, kad tas viss jau nostabilizējās īstenībā pēc gadiem, tad patiesībā tā atziņa bija, ka man tā vēlme nebija dota tāpēc, ka sociālmēdija ir mans mūža darbs vai kaut kas nereāls, ja, manā dzīvē, bet tā vēlme aiziet prom no darba, darīt kaut ko savu, padarīja man par citu personību. Es evolucionēju garīgi, es kļuvu daudz pārliecinātāka, es saredzēju sevi, es atklāju priekš sevis deju kā dziedināšanas instrumentu, ja, es sāku dzirdēt savu sirdsbalsi. Un kā man vajadzēja, īstenībā tas lielākais pārbaudījums tajā dzīves posmā man bija iet pretī visai savai ģimenei. Viņi visi bija šokā. Viņi visi bija šokā, ka es eju prom no stabila darba, ja, un aizgāju savu ceļu. Tad, kas notiek? Es stāstu, jo šis viss ir svarīgi. Visi šie momenti, lai jūs saprotu to pilno bildi. Es aizēju prom no darba, sāku strādāt sociālos mēdījos, nu, priekš iesācēji iet diezgan labi. Bija klienti, kaut kā tur tiku galā, jā. Bet jau pēc pusgada es sāku saprast, ka bāc, gribās kaut ko vairāk. Es saprotu, ka tāpat tas nav kaut kāds mans gala punkts, ka es tagad esmu visu dienu strādāju ne ofisā, bet vienkārši online, apkalpojot dažādus klientus, un diezgan daudz arī stresa bija. Es jūtu, ka man gribās prom, gribās pārziemot citur. Tas bija sens man tāds sapnis, es jau par Balī biju dzirdējusi, jā, kaut kur arī sociālos tīklos, kaut ko skatījusies, bet manā galvā es to tā priekš sevis nebiju atzinusi, bet tas bija kaut kas ļoti tāls, neiespējams, kaut kādiem mistiskiem, bagātiem cilvēkiem, kur, nu, meitenei, kurai ir 22 gadi. Ja? Un tajā brīdī es jau strādāju ar sevi un kaut kādā deju sesijā es deju un domāju, vai tā ir mana patiesība? Vai tā ir mana patiesība, ka tas man nav iespējams? Un es sāku to apšaubīt. Ja? Tā ir tas otrais punkts, ka paskatāmies, kam mēs vispār ticam un pajautājam savu, vai tiešām tā ir patiesība, ka tur brauc tikai turīgi, bagāti cilvēki un tas nav iespējams. Atrodot piemērus, es saprotu, ka tas ir iespējams. Un tajā brīdī manī iededzinājās tā nākamā vēlme. Nākamā vēlme pārziemot Balī. Un tur sākās wow! Ziniet, kas priekš manīm bija Balī? Balī nebija kā biļete uz siltajām zemēm, tā bija priekš manis biļete uz brīvību. Kāpēc? Jo, lai nonāktu Balī, pārziemot Balī, man vajadzēja visu sakārtot tā, ka pirmkārt man visi ir attālināti vēl vairāk, jā, nekā tas ir bijis. Otrakārt, man ir finanses, lai es varētu sevi uzturēt. Un treškārt, es esmu emocionāli stabila, man ir drošības sajūta, ka es varu izturēt to tā kā nezinātību, ja? Bet man bija nereāli stipra vēlme uz Balī, jūs pat nevarat iedomāties. Man bija tā iekšējā sajūta, es nezinu kāpēc, bet es jūtu ar visu sirdi, ka man tur ir jābūt. Un tajā brīdī man vēl nebija dzīvē tik daudz pierādījumu sekot savai sirdsbalsī, bet tagad pēc daudziem notikumiem, par kuriem es jau vairāk šodien pastāstīšu, un es pastāstīšu to, ko es nekad neesmu stāstījusi Instagramā, par to, kas īstenībā noticis ar mani ir Balī, arī šoreiz, kā tas viss man sagrieza manu dzīvi šobrīd, un ka tā sajūta stiprā sekot savai sirdsbalsī, tas bija tas pareizais orientieris patiesībā, kam sekot. Jā, es riktīgi iedegos. Es sapratu, ka jā, es tur sarunājos jau ar visu, es jau manifestēju caur deju, esmu Balī, kā es tur jūtos, skatījos videos, visiem to stāstīju, visur, kur es eju, es stāstīju. Arī Instagramā es jau sāku par to stāstīt. Es nezinu, kāpēc gribu uz Balī. Man liekas, tā arī rakstīja. Un tā kaut ko es sapazinos tuvāk ar Paulu. Mēs, man liekas, Instagramā arī sakojām, gājām uz dejām kopā. Un viņai arī izrādās bija sapnis uz Balī.
Un tā vietā, lai brauktu viena, es jau biju gatava braukt viena. Es biju gatava pārvarēt baili, es brauktu uz citu pasaules malu vienai, bez baigās pieredzes, ļoti lielu spiedienu no ģimenes, ka nē, Dievs, mūsu mazā meitenīte, ja. Es jau biju gatava braukt viena, bet es atradu Paulu, ar kuru mums sakrita intereses, un mēs abas padomājām, kāpēc ne kopā. Un bija tā, ka es jau biju nopirkusi biļeti uz Balijā, viņa vēl šaubījās. Viņa tur domāja, varbūt jā, varbūt nē, bet man jau bija nopirkta. Tā kā, ja viņa nebrauktu, es būtu braukusi. Beigās pēdējā brīdī viņa arī nopērk biļeti, un mēs aizbraucam. Jā, no šī brīža es varbūt ieslēgšu, es saliku PDF-ā dažādas bildītes no Balī, lai jums vienkārši iedot vairāk to vizualizāciju, kā tas tur viss notika. Jā. Ja jums uzreiz ir kaut kādi jautājumi, kaut kas rakstiet. Un bildes, diemžēl, kaut kādā haodiskā kārtībā tas sanākušas, bet es te komentēšu. Mēs aizbraucam ar Paulu uz Balī. Tas bija wow, tā pirmā sajūta, tas citādākais gaiss, mitrais, siltais, tie cilvēki, hauss uz ielām, viss jauns, manī bija nereāla eiforija. Nereāla eiforija. Kur esmu arī okeānā, okeāns nereāli silts. Saulriet ir vienkārši maģiski Balī, vispār pie jūras un visur. Un tā labākā sajūta, ka ir vēls vakarā, bet tev ir patīkami silti. Un tā blakus bildīte ir vēlāk no retrīta, par to es bišķiņ vēlāk pastāstīšu. Tā, kā es te varu. Tūlīt es... Jā. Vot. Un mēs esam Balī, un pirmo pusotru mēnesi es pavadīju ar Paulu, un vēl pēc tam atbrauca mana draudzene Samanta, un mums bija tāds meitiņu piedzīvojums, mēs kaut kur braucām, kaut ko skatījāmies, bet īstenībā tas viss bija ļoti virspusēji. Mēs bijām daudz kafejnīcās, kaut ko vienkārši skatījāmies kaut kādas vietas, kaut arī pat tajā līmenī Balī likās maģisks, tajā nebija tā dziļuma, ko es atklāju vēlāk. Pēc tam iestājās Ziemassvētki, un viņas abas aizbrauca, un es paliku viena. Viena vēl uz 2,5 mēnešiem uz salas. Un tajā brīdī man sākās pārmaiņas manā darba sfērā. Es sāku just, ka tie klienti, ar kuriem strādāju sociālajos mēdījos, man nerezonē. Kaut kādi momenti tajā brīdī es saprotu, ka vispār visa šī darbība man līdz galam nerezonē, un es sāku atteikties no vairākiem projektiem, un tas man ielika ļoti tādā riskantā pozīcijā. Es esmu ārzemēs, tomēr esmu atkarīga no kaut kādiem ienākumiem, lai man nāk, bet es saprotu, ka strādājot ar tiem klientiem vienkārši zūd enerģija, un es to nevaru, un es noriskēju, atteicos, un nonācu tādā punktā, ka tiešām liela trauksme bija finansiāla, ka Dievs, kā es vispār izdzīvošu, kā es izbraukšu no Balī. Bija tiešām pat domas varbūt atgriezties ofisa darbā. Es sāku jau LinkedInā uz brītiņu skatīties kaut kādus darbus. Un tajā brīdī es sapratu, ka man pats svarīgākais ir atgriezt savu enerģiju. Kamēr es neatgriezīšu savu tādu iekšējo balansu, mīlestību, mieru, es neatradīšu atbildi, jo man bija svarīgi vienmēr nevis vienkārši pelnīt, bet nodarboties ar to, ko es mīlu, tam, kam es redzu jēgu. Ko es sāku darīt? Es pati sev sarakstīju rīta rutīnu, vakara rutīnu un sāku pēc tās strādāt. Man vispār YouTube'ā 2 gadus vecs video, kuras pēc tam pastāstīju visu šo rutīnu, kas man vienkārši izvilka no tāda diezgan zema stāvokļa, kuras biju ļoti pazudusi. Un biju tādos sevis meklējumos tajā brīdī Balī, jo es nesapratu, ko darīt tālāk. Un es esmu priecīga, ka es neaizgāju pa vieglo ceļu, atgriezos kaut kādā ofisa darbā un tā tālāk, bet es izturēju to nezināmo periodu, ļāvot sev bišķiņ vairāk atgriezties pie sevis. Jā. Un kas notiek tajā brīdī? Tagad sajūtiet Balī maģiju.
Tātad, ko es darīju? Man bija rīta prakses, meditācija, dejas, rakstīšana, tad man bija savs ideju blociņš, radošais laiks, kur es vienkārši pētīju, kas man patīk. Vakaros ik pa laikam gāju uz bačatu. Un kas notiek? Vienreiz es aizēju uz bačatu, kā vienmēr, bet tur es ienākot ieraugu vienu sievietu, kura dejo bačatorī, un viņa staro, viņa ir tik laimīga, no viņas tāda enerģija, es uzreiz tā kā pēc dejas pie viņas pienāku, saku, wow, es tik skaista, tāda enerģija no jums. Un mēs sākām runāties, izrādās viņa ir tā kā garīgais pavadonis, viņa taisa savus retrītus, viņa tajā vakarā vispār nolasīja visu manu enerģiju, pateica, kas ar mani. Viņa, tā kā, laikam viņai norazināja kaut kādā mērā es ar to, ka viņa agrāk bija manā pozīcijā varbūt, un viņai izrādījās ļoti, ļoti spēcīgs pavadonis, un kopš tā brīža es esmu ar viņu. Viņas laukā, viņa ir mans garīgais skolotājs, un kas notika tajā brīdī, kad man bija ļoti slikti ar finansēm, kad man bija ļoti liels pazuduma stāvoklis, viņa man pirmajā vakarā, kad mēs satikāmies, saka, nāc pie manis uz retrītu, bezmaksas, palīdzēsi man ar organizāciju, ar video filmēšanu, ja, ar to visu. Nu, tur dzīvos citur, bet braukāsi. Un es sākumā domāju, varbūt viņa pateica, un tas vēlāk nenotiks, bet tas notika. Viņa pēc tam tur dažas dienas pirms retrīta jau uzrakstīja, jā, viss notiek, brauc, un wow, un sākās retrīts, un tas retrīts bija 10 dienas, un viņš man izmainīja visu manu dzīvi. Un tas bija tas brīdis, kad es iepazinu Balī pavisam, nu tā līdz galam. Nevis virspusēji, kā tas bija, kad es pati biju un kad es biju ar draudzenēm, bet no cilvēka, kas pirmkārt jau pārzina tās vietas, kas zina enerģiju aiz tām vietām, kas ieved spēku vietas stāvokļos. Nevis vienkārši jūs pastaigājaties pa turistiskām vietām, kaut ko paskatāties, pādat garšīgu ēdienu, bet ieraudzīt un sajust to patieso Balī enerģiju. Jā, un te arī ir tās bildes rekurtēm. Mēs, piemēram, esam vienā no tādām spēka vietām, tur ir ūdenskritumi, un tur pie katra ūdenskritumiņa ir savs dievs. Mēs taisījām pienesumus, tas pēc hinduisma tradīcijas, un ļoti spēcīga enerģija. Tu, piemēram, tur pasakies par veselību, tu palūdz par savām attiecībām, par labklājību. Un mēs stāvējām zem ūdenskritumu un vienkārši kliedzām ārā. Tad mums bija savas dzimtas dziedinošā meditācija, nu vienkārši asaras bija. Jā, un retrītā, kas būs mans retrīts šorod, un mēs tur brauksim, jo tad es bijusi jau esmu vairākas reizes šajā vietā, ļoti jaudīga vieta, un es šo vietu pirmkārt nebūtu nemaz atklājusi tā, kā turists, ja, kamēr man neaizved cits, bet arī tajā vietā, ja tu nesaproti, ko tur darīt, kā konkrēti tur veikt to rituālu, ko vizualizēt, ko domāt tajā alā, zem tā ūdenskrituma, tur nebūtu visa tā maģija. Ja? Tas arī būtisks moments, ka tu vari atnākt uz skaistāko, enerģētiski spēcīgāko vietu, bet ja tev nav pavadonis, kas tevi tur aizved, kas ieved tev tajās enerģijās, tajos procesos, tu vari vienkārši paskatīties, nu, skaisti, ejam tālāk. Mēs tajos retrītos, kas tur notiek, mēs varam vienā vietā palikt 3 stundas, tā iemeditēt, tā ievibrēties, es nezinu, tur aiziet tāda plūsma, es nevaru nezinu, kā izstāstīt, tas vienkārši kosmos magic, kas tur notiek, kad ir kopīgs lauks, kad ir kopīga enerģija, un nevis vienkārši tāpat mēs atnākam, bet mēs atnākam ar tādu dziļu nodomu un spēcīgiem procesiem ejam cauri, ja. Notiek tas retrīts, kaut arī es tur visu palīdzu, bet tas priekš manis bija vienkārši wow. Caur viņu man atvērās tāda tiešām visuma mīlestība. Daudz, kas tika izdziedināts, separēts ar ģimeni. Un pirmo reizi, laikam, bija tāda tiešām visuma mātes mīlestības sajūta un kopienas sajūta ar citām sievietēm. Jā. Rekurjāti arī, piemēram, vieta no vienas spēka vietas, svētvietas, kur tu rituāls ar ūdeni, tu attīriec, jo Balī ir ticība, ka ja tu nonāc tieši Balī zem lietus vai zem ūdens, tu attīri visu savu karmu. Jā? Tā kā ļoti, ļoti jaudīgi. Es pameklēšu vēl bildes tieši no retrīta, kas ir bijušas.
Tā, laikam vairs tieši no retrīta. Kur tas ir jau šogad, kur es biju tajā pašā vietā, kur mēs arī būsim retrītā. Ļoti, ļoti skaisti, jaudīgi. Un šīs bildes, iedomājieties, ziniet, kas man taisīja šīs bildes? Gids, kas tur bija. Viņš šādas bildes man uztaisīja, iedomājieties. Tā kā... tas ir fenomenāli. Un pats labākais, kur mēs stāvam zem ūdenskrituma, vienkārši visas bļaujam, kliedzam ārā, visu nevajadzīgo, un tas ir tik mega spēcīgi. Es pēc tam šo ūdenskritumu, vēl citus ūdenskritumus, kad jau nonācot Latvijā, vizualizēju, kā meditācijā man tas attīrās. Jūs skatāties bildītas un vienkārši arī ieelpojat to enerģiju, kas nāk no šīm bildēm, jūs jau varat bišķiņ savienoties ar šiem procesiem. Iedomājieties, stāvot zem milzīgā ūdenskrituma, kas ir sajūta, ka viņš vienkārši attīra visu jūsu dvēseles esību, jā. Ļoti jaudīgi, rekur, jā. Mēs ar svecītēm. Šeit mums bija notika tas process ar dzimtas dziedināšanu, piedošanu, māmu, tēti. Jā. Stāšu šīs bildītas. Tā kā pēc šī retrīta dzīve izmainījās, es sapratu, ka Balī ir īstenībā kaut kas nereāli jaudīgs, mūs tur vairāk daudz iesvētīja tieši hinduismā, parādīja, kā tas viss strādā, jo vietējie cilvēki Balī, kas ir viens no lielākajiem plusiem, kāpēc tur tik laba enerģija ir, ka tie vietēji cilvēki ir tik laimīgi, viņi ir tik priecīgi, viņi ir tik labestīgi, un tu nonāc tajā vispār enerģijā, un tu pārņem to. Kāpēc tas notiek? Viņi ir hinduismā, un viņiem ir tā kā lūkšanas vairākas reizes dienā, viņiem visu laiku ir pateicības, viņiem ir svētki, tur gandrīz, nezinu, tur, man liekas, 300 reizes gadā bija kaut kas tāds. Un ka viņiem ļoti, ļoti spēcīgs, viņiem ļoti spēcīgas ir ģimenes vērtības. Un mums arī pastāstīja un iesvētīja hinduisma procesos. Mēs arī pēc tam braucām pie mammas Balī. Sievietes viņa attīrīja mums ar tā kā zemi. Tad mēs tur pie dieviem gājām un lūdzāmies. Un nav jābaidās no citu reliģijām. Ir jāņem labākais no katras reliģijas filozofijas, īpaši Balī. Vietās, kuras ir tik senas, gadiem ilgi tā kā iesvētītas. Iedomājieties, cik reizes cilvēki tur ir nesuši pienesumus, labus vārdus, kādas tur vibrācijas. Tā kā tajās vietās ir nereāli spēcīgas vibrācijas, un tur nonākt ir liela veiksme, ka tur jūs aizved, un nevis vienkārši jūs atnākat un kaut ko, bet ievest procesos, jā. Tas ir tāpat kā kaut kāds, Balī ir ļoti dažāds priekš dažādiem cilvēkiem. Ir cilvēki, kas brauc uz tādām tusētāju vietām vairāk, uz ļoti eiropeistiskām vietām un pat nekad neaizbrauc uz ūdenskritumu. Un pat, ja aizbrauc, viņi paskatās, pafotografēs un aizbrauc. Viņi līdz galam nekad nedabū to maģiju, kas ir tur. To dziedināšanu. Man tie procesi, kas notika tajā retrītā, cik jau 2-3 gadus atpakaļ, vēl joprojām ir... tā enerģija, ko es tur iegūtu, tās atziņas, tās pārmaiņas joprojām manā dzīvē strādā. Un tas bija pirmais, tāds Balī ceļojums. Pēc šī retrīta, kas man atvērās? Man vienkārši uzspridzinājās enerģija. Es sāku taisīt YouTube video, es sāku saprast, ka es gribu taisīt pasākumus sievietēm, vispār cilvēkiem, un tad es uztaisīju Riga Brunch Club. Manī bija tik daudz enerģijas pēc visa Balī, ka es atbraucu uz Latviju ar vīziju. Man bija reāla vīzija. Sievietes, cilvēki, liels galds, mēs sēdam un runājam. No šīs enerģijas es Latvijā izveidoju 12 brančus uz dažādām tēmām. Un katrs brančs bija īpašs ar savu tēmu, ar savu viesi. Daudz dāmas vēl joprojām ir no tiem laikiem pie manis. Un tās enerģijas... Es pamainīju savu nodarbošanos. No sociālmedijiem es pārgāju vairāk uz video taisīšanu, man parādījās vesela komanda. Man bija 3 meitenes, man liekas, kas man palīdzēja. Mēs taisījām klientiem video, man pacēlās finanses. Pēc tam, kas notika, es pārvācos dzīvot uz centru. Tas bija mans lielais sapnis. Es uzreiz no Balī norezervēju savu, es pacēlu savu finanšu līmeni, un man sanāca
atrast, jā, dzīvokli centrā un viņu izīrēt. Tas priekš manis arī bija tāds, wow, es to varu pati. Vienkārši tas kontrasts, kas man bija pirms Balī un vispār vēl pirms retrīta, šī Balī bija, pilnīgs pazudums, šaubas, bailes, tiešām jau skatījos darbus un viens retrīts un mega atziņas, enerģija. Man ieslēdzās, saku, 12 branči. Saprotat, lai tev pietiktu tik daudz iedvesmas un spēku to visu organizēt, tur jābūt milzīgai enerģijai, dot cilvēkiem. Taisīt video, iet ārā no komforta zonas, atrast savu dzīvokli. Un pilnīgi arī interesanti bija pavērot, kā man pamainās attiecības ar ģimeni, ka viņi beigās sāk man uztvert nopietni, kā pieaugušu cilvēku. Tā kā es atbraucot uz Latviju, man bija tiešām sajūta, ka es izdzīvoju kaut kādu atsevišķu dzīvi. Es atbraucu ar visu to jaunās dzīves pieredzi un tagad lieku lietā. Es jau biju cits cilvēks. Es jau, principā man viss pamainījās pēc tās Balī pirmās reizes. Nodarbošanās, pamainījās finanses, dzīves vieta, attiecības ar ģimeni, parādījās daudz jaunu, tā kā es izveidoju ritīgi savu komunu, ja. Tas ir par pirmo Balī reizi. Piedodiet, ka es varbūt izplūstu tik ļoti savā pieredzē, bet man liekas, tas ļoti zīmīgi, jo caur šo, lai arī kāds jums ir savs stāsts, jūs, es domāju, varat paņemt kaut kādas atziņas, ja, un varbūt nebieži vienkārši sanāk Instagramā izplūst vairāk un pastāstīt par saviem zemiem punktiem. Varbūt uzrakstiet, ja, kas klausās, skatās, kas jums norezonē, vai jūs esat bijuši dzīvē līdzīgās situācijās, vai tagad esat kaut kur, un man liekas forši vienmēr redzēt, ka no tām grūtajām situācijām ir tās izejas, un no šaubām un neskaidrības vienmēr parādās skaidrība, kad tu seko savai sirdsbalsī, kad tu nepadodies upurītim un kad tu nepadodies kaut kādām tām virspusējām tādām, ne vēlmēm, bet viegliem ceļam. Tu zini, ka tas nav ceļš iet uz ofisa darbu, bet ja es neieraudzītu sevī spēku un nenoticētu sevī līdz galam, es varbūt arī būtu tā kā negājuši šo ceļu. Jā. Cik burvīgs stāsts, man ļoti sen parādījās vēlme, ka vēlos taisīt kaut ko tādu, bet tad nebija no sevis ko dot, bet tagad nākamais ir ārzemes, liekas nereāli. Paldies tev. Jā. Es vienkārši gribu pastāstīt, kāpēc priekš manas Balī ir vienkārši nereāla vieta, kur notiek maģija, jā, kur notiek maģija. Kas notiek otrajā reizē Balī? Parunāsim par to. Sanāk, kas notiek? Vēl kas notika, ak Dievs! Kad es biju Balī, dejojot bačatu, man uznāca tāda kā dzirkstelīta, tāda vēlme, kas būtu, ja es kļūtu par pasniedzēju? Reāli bija tik viegla tā doma, ka man liekas, ka es to bačatu jau tā esmu iemācījusies, tā kā gribās kaut ko next level, kāpēc es nekļūtu par pasniedzēju? Es reāli atlaidu to domu un baigi pie tā nestrādāju, pie šīs vēlmes, bet es dabīgi, vairāk sāku dejot, trenēties, vairāk braucu uz festivāliem, pilnīgi vispār nepieliku kaut kādus nereāli spēcīgus piepūles. Pēc pusgada, kad es jau esmu Latvijā, spontāni man piezvana treneris no studijas īpašnieks un pasaka, Samanta, Klau, tu labi dejo, es pat nezināju, ka viņš man pazīst. Tā personīgi, kur viņš man numuru dabūja. Un viņš man piesaka, klausies, negribi pasniegt. Es tev visu apmācīšu, nāc, tev milzīgs potenciāls, būsi mūsu jaunā zvaigzne. Domājieties ar tādiem vārdiem. Un kāpēc tā vēlme man notika tajā brīdī, kad es biju praksēs, kad es biju tādā dziļā ticībā sevī un saskaņā ar savu sirdsbalsi. Es pēc tam atsūtīšu savu video no YouTube, kur man reāli soli pa solim schēma, kā es atgūtu to savu stāvokli, atgriešanos pie sevis. Ja? Tā bija savienošanās ar sirdsbalsi, viena no svarīgākajām lietām, kad tu jūti, ka tā vēlme ir no sirds. Un ka tā vēlme ir no sirds, lai viņu pievilktu, tev nav jāpieliek nereāls piepūles, tavs sirds jau tā kā tevi velk dabīgi uz tām darbībām un vidēm, kur tas varētu notikt. Tā kā tas bija arī ļoti jaudīgi, un tad Latvijā, kāpēc es paliku nākamo ziemu Latvijā, jo es biju bačatas pasniedzēja, tiešām top pasniedzēja. Man bija katru dienu nodarbības, man bija vienkārši pilns grafiks.
visu laiku kameras priekšā. Tur es uzkačāju savu spēju būt redzamai, nebaidīties no kamerām, no citu viedokļiem, būt skolotājas lomā. Redziet, it kā tagad es vairs nepasniedzu bačetu un arī neplānoju, bet tā vēlme kļūt par bačetas pasniedzēju patiesībā attīstīja manī tādas vairāk garīgās tēmas, prasmes, es evolucionēju, es kļuvu daudz pārliecinātāka kā pasniedzēja, kā skolotāja, spēju tagad izskaidrot sarežģītas lietas vienkāršā veidā, spēju būt kameras priekšā, spēju parādīt sevi, ieslēgt savu harizmu, ja? Ka atkal tā vēlma, varbūt tā nebija lēmts viņai būt līdz mūža galam, bet šajā dzīves posmā viņa man tik daudz ieteva tā bačetas pieredzes un milzīga pateicība par to visu. Kaut arī tagad, un, piemēram, vispār nevēlk atpakaļ, ja? Un tas arī ir normāli, tas, piemēram, tie, kuri vēl meklē savu aicinājumu, te mums ir jāsaprot, ka, man liekas, tas pat ir diezgan bēdīgi, ja mums ir tas viens aicinājums uz visu mūžu, bet drīzāk sekot tām vēlmēm un skatīties, kur tā ķēdīte beigās mūs aizved, ja? Visvairāk no visa rezonē tā enerģija, kas no tevis staro, kad šo visu stāsti. Tas ir ļoti īsti un iedvesmo. Jā, tā ir. Kad, es tiešām, es vispār, kad dažreiz iedomājos par tām lietām, kas ar manīm notikušas, un tiešām, tā maģija balījas. Es pati neticu, man uzreiz kā asaras nāk acīs. Ielikšu savu manifestācijā tavu retrītu, lai arī šogad nereāli, bet nākamgad tas būs reālāk. Jā, tas nebūs vienreizējs stāsts, tie retrīti būs, visdrīzāk ne tikai Balī, jo, protams, online ir kruti. Online ir kruti, tas ir tas, kā mēs varam regulāri savienoties, kā mēs varam regulāri augt, bet ja mēs gribam tādu, riktīgu, wow, transformācijas pieredzi, protams, tā ir klātiena. Un tad jau online mēs to stiprinam. Un tīpaši tādās spēcīgajās vietās. Tiešām pat atnākot, vienkārši meditējot mājās ir viens. Meditējot kopā ar cilvēkiem ir divi. Meditējot ar cilvēkiem spēka vietā, svētvietā ir vienkārši magic, ja? Ok, tātad pēc tam gadu es palieku Latvijā, dejoju, viss kaut kas notiek. Man ir attiecības, kas notiek tālāk. Pēc vienas ziemas atkal Latvijā, kur ir augsti un tā bišķi bēdīgi, es saprotu, nē, nākamgad man ir jābrauc uz Balī. Atkal man parādās tā spēcīgā sajūta, ka man tas ir jāizdara. Lai arī kas notiktu, man tas ir jāizdara. Un te notiek kaut kas ļoti interesanti apstākļi. Es pastāstīšu to, ko neesmu stāstījis Instagramā. Es biju domājis, man to stāstīt, vai laiks, vai to vajag un tā tālāk. Bet es pastāstīšu. Tātad pēc pirmās Balī reizes es nokļuvu attiecībās. Es apzināti iegāju attiecībās, foršās normālās attiecībās, un tad vēl projām es tajās biju, un tad man bija vēlme uz to Balī. Un tad mums bija doma kopā braukt otrais uz Balī, pārdziemot kopā, jā, lai tāda, šoreiz jau tāda man jauna pieredze attiecībās Balī. Kas notiek? Mēs vasarā abi nopērkam biļetes uz Balī, jā. Bet vasarā es tur biju vipassanā, 10 dienas meditēju, vasarā man tur savi procesi, es sāku tur aktīvāk enerģijas deju pasniegt, ekstātisko deju, notiek viss kaut kādi procesi. Tajā brīdī es vēl nesaprotu, kāpēc tie procesi notiek. Es saprotu tos tagad, kāpēc tie visi bija notikuši un notiek. Bet vasaras beigās, septembra sākumā mēs šķiramies ar to vīrieti. Ja? Mēs šķiramies ar to vīrieti. Nebija nekas noticis traģisks vai kā. Saprotu, ka nav mans cilvēks. Saprotu, ka uz Balī negribu ar viņu braukt. Priekš manis arī šoreiz Balī kļuva par tādu spēcīgu jautājumu, vai tiešām šis ir tas cilvēks, ar ko esmu gatava pavadīt savu laiku Balī? Vai tā enerģija sinhronizējas tur? Tomēr mēs to brīdi vēl kopā nedzīvojam, tur bija tas jautājums, vai tiešām tas ir mans cilvēks, es pilnīgi jūtu, man Balī to uzdot. Un es arī biju savu to uzlikusi, ka līdz aizbraukšanai uz Balī vismaz
tas parādīs mūsu attiecības. Un pats Balī parādīs mūsu attiecības. Un cik viss labi sakārtojās, ka mēs nešķirāmies tur Balī vai kad, bet pirms Balī. Kas notiek? Mēs izšķiramies tā kā es izšķiros, ja? Tad paralēli man notiek vienkārši mans būms ar pasākumiem, man ir enerģijas, dejas sesijas, dejas alķīmija, viss tas tāds spilgtais periods, aiz kura neviens nezināja, ka man tad ir tāds šķiršanās periods, un patiesībā tās dejas prakses, ko es vadīju, arī man bija ļoti dziedinošas, un vispār būt starp sievietēm bija ļoti dziedinoši, un tas arī ir tas piemērs, ka kad mums kaut kas notiek dzīvē, dažādas situācijas, šķiršanās, kaut kādas neveiksmes, sēras un tā tālāk, mēs vienmēr varam izvēlēties, kā mēs to izdzīvojam. Vai mēs, protams, vajag izdzīvot, bet man tieši tas, ka es iegāju realizācijā, vadīju dejas sesiju, palīdzēju sievietēm, tas man arī ļoti izdziedināja un ievada procesos. Kas notiek tālāk? Man bija jāpieņem lēmums, vai es dodos uz Balī, jo, lai arī biļetes pati savu pirku, mums jau bija norezervētas Airbnb uz 2 mēnešiem, viņam bija norezervēta, man nebija. Un principā man paliek 2 mēneši līdz Balī, un es tomēr nebiju rēķinājusies uz visām izmaksām uz sevīm, teikšu, kā ir. Ja? Nu, tomēr mēs rēķinamies, vai ne? Ja mēs braucam ar kādu, mēs tur rēķinamies, cik tur vajadzēs, nevajadzēs. Un tad es saprotu, bāc, atkal kā pirmajā reizē viss ir jāizdomā. Ja, nu, tā kā jāpieņem lēmums, vai es to varēšu. Un kur ir problēma? Ja pirmajā reizē man visi ienākumi bija online jau, es sociālmēdījos strādāju, tad šoreiz visi mani ienākumi bija saistīti ar klātienes lietām, klātienes dejas sesijas, bačatas nodarbības, es vēl filmēju video uz vietas, kur man tā brīža klienta prasīja būt uz vietas. Un tad man bija jāpieņem liels lēmums. Vai es pietiekami ticu sevi un vai es pietiekami gribu braukt un pārziemot Balī šoreiz, lai man tas sanāktu? Tas bija milzīgs jautājums, jo, protams, arī bija tas emocionālais stāvoklis, ka bāc, es izšķīros, bet te es atkal jūtu sirdi, savienošanās ar sirdi, ar savu es, tā doma, un kad es iedomājos, ka es palieku te Latvijā, teiksim, pat daru to pašu, it kā pasniedzu, it kā dzīvoju, man tas, es pilnīgi redzēju to kā tādu depresiju. Nu, es pat nedomāju, ka es ietu depresiju, bet manā galvā bija tas kaut kāds pelēks mākonis. Un Balī manā galvā bija tāds vienkārši, wow, jā, man tur jābūt. Un tad es sapratu, bāc, man atkal sev ir jāpierāda, ka es to varu. un tad, jā, uzreiz, kad mēs izšķirāmies, es paņēmu coachingu, mentoringu un sāku ļoti domāt, kā es varu pārcelt visas savas dejošanas lietas online, un dažu mēnešu laikā man tas arī sanāca. Tas ir arī stāsts par to, ja mēs kaut ko ļoti gribam, mēs ļoti ātri to varam realizēt, ja mums liels kāpēc. Kāpēc bieži, piemēram, jūs gan jau zinat cilvēkus, kas jau gadiem ilgi kaut ko saka, ka viņi kaut ko grib darīt. Es gribu pamainīt darbu, es gribētu arī kaut ko citu, es gribētu pelnīt citādāk, es gribētu citādas attiecības, bet daudzi cilvēki, piemēram, paliek attiecībās, kas viņiem nepatīk. Daudzi cilvēki turpina palikt darbā, kas viņiem nepatīk. Kāpēc? Jo nav vēlme, mērķis daudz lielāks, globālāks par viņiem. Viņi dzīvo tajos mazajos kaut kādos šitajos te savos mezgliņos un nesaprotamās situācijās, un nekas neiedvesmo patiesībā iziet ārā no tās situācijas, kur jūs esat. Un kad ir tas lielais mērķis, kas pat bišķiņš šķiet neiespējams, bet viņš vienkārši tā iededzina sirsniņu, tā mērķa vārdā, tā sajūtas vārdā ir vērts kaut ko savā dzīvē pamainīt. Tur tiešām ir vērts to pamainīt. Pamainīšu bildīti priekš jums. Jā. Tā mērķa vārdā ir kaut ko pamainīt. Un šis mērķis atkal aizbraukt uz Balī lika vienkārši man, es nezinu, no kosmosa paņemt idejas, naudu, vienkārši, ja. Man viss sanāca, un kad jūs jautājat arī, kā visu izdarīt, lai sanāk finansiāli, vienkārši laicīgi. Man jau bija nopirkta biļete uz Balī, tad vienā mēnesī es norezervēju
dzīvošanu uz 1 mēnesi. Es jau, piemēram, zināju, ka ņemt uz mēnesi ir daudz izdevīgāk nekā ņemt tur uz dažām nedēļām. Nākamajā mēnesī es tur norezervēju vēl uz mēnesi. Nākamajā mēnesī es tur iekrāju bišķiņ vairāk. Un tā beigās sanāca, ka nemaz tik liela tā summa nav. Kad tu pa mēnešiem sadali tās izmaksas, nav nemaz tik lielas tās summas beigās. Protams, tas dārgākais ir tās biļetes, jo dzīvošana viņa nav tik dārga, salīdzinot ar Eiropu. Jā, jo, ja šis pats retrīts, ko es tagad organizēju, būtu kaut kur Eiropā, tas viss būtu reiz 2. Tas viss būtu reiz 2. Jā. Viss. Es nonāku Balī. Pats smieklīgākais. Šo faktu es nevaru nepieminēt, jo tas ir kā seriālā. Mans tas vīrietis arī izdomā braukt uz Balī, tas bijušais. Un mēs vienā lidmašīnā lidojam. Labi, ka nesēdējām kopā, jā. Tā kā vajag interesanti. Un kas notiek tālāk? Jā, es tur atbraucu, es tur pirmās dienas vienkārši tusējos pati, tad es aktīvi sāku darboties ar saviem online projektiem, es saprotu, ka es nevaru neko nedarīt, un, jo man arī ir kaut kā jāpelna, un es arī gribu attīstīties, tā ir mana sirdslieta, es saprotu, ka tā ir mana misija. Tajā brīdī man jau tā stiprā saprašana, ka neko nedarīt, ziniet, ka mēs esam pārstrādājušies, izdeguši savos darbos vai tajā realitātē, kas mēs esam, mums ir sajūta, ka mēs vienkārši gribētu dzīvē neko nedarīt, gulēt pie palmas un dzert kokas riekstu, bet kad tu saproti, ka tev ir tava sirdslieta, tev ir spēcīgāka misija, spēcīgāks tavs kāpēc, tev gribās strādāt. Tu nevari to nedarīt, tu vienkārši nesaproti, kāda jēga šeit dzīvot citādāk, ja? Un tāpēc es jau darbojos, un kas notiek? Tā, paiet decembris, un decembra pēdējā dienā, kad visi svin jauno gadu, es domāju, ka es negribu uz tiem tusiņiem, ko es tur darīšu, sēžu mājās un reflektēju par iepriekšējo gadu, rakstu plānus uz nākamo gadu, kaut kādus. Man atnāk spēcīgs impulss, ka rītdien ir 1. janvāris, un es aizbraukšu, attīrīšos. Aizbraukšu uz ūdenskritumu, attīrīšos uz tādu milzīgu pats pašu lielāko nung, viņš tāds ļoti, ļoti jaudīgs, ir man tās bildes, kur, es nezinu, rekur tā bilde no ūdenskrituma. Attīrīšos, sajutīšu viņa enerģiju, ļoti jaudīgs ūdenskritums. Un, iedomājieties, 1. janvāris, tur agrs rīts, es paņemu savu skūterīti un stundu ir jābrauc. Un tā ir lietus sezona, es varēju iekļūt Lietuvu, bet es vienkārši atkal velk. Man gribās, man liela vēlme, sekot impulsam. Un es aizbraucu, tur jāiet ilgi pa kāpnēm lejā, un es tur kaut ko pameditēju, un kaut ko padarīju pie ūdenskrituma, un tad es domāju, jāpafilmēs, jāpafočēs, jāiebūšana moments, un tur pienāk vīrietis. Viņš saka, vai tu pafočē mani, es te pafočēšu tevi, tad viņš mani pafilmēja, kā es tur dejoju, es viņu pafočēju, un tas 1. janvāris izrādās, viņš tieši tāpat pavadīja savu dienu pirms, un viņam arī šorīt bija impulss atbraukt uz ūdenskritumu, un šis ūdenskritums vispār skaitās tāds spēcīgs sievišķās enerģijas ūdenskritums, ļoti interesanti. Un kas notiek? Mēs kopš tā brīža sākam tikties, un mēs joprojām esam kopā. Un tādā veidā mūs saveda kopā 1. janvārī šis ūdenskritums un mūsu impulsu. Un tagad man ir pilnībā skaidrs, kāpēc man bija atkal liela vilkne braukt uz Balī. Kāpēc man bija jāizšķirās ar iepriekšējo vīrieti, kāpēc man bija atkal jāuzņemas risks pašai. Nevis tur, ir viegli braukt, kad tu esi attiecībās kaut kur ceļojot, es zinu, tas ir patīkami, kad nav visa atbildība uz tevīm. Bet tajā brīdī es paņēmu sevi atbildību, man nebija plāno satikt kaut kādas attiecības, pie tam, ka man bija stipra pārliecība, ka Balī nevar satikt normālus vīriešus un kaut kādas ilgtermiņa attiecības. Tā kā tas man noteikti nestāvēja kā tāds plāns vai mērķis, ja. Un redz, kā visam bija jāsaliekās, man bija steidzamā kārtā savs darba formāts jānomaina no klātienes uz online,
lai notiktu mans mīlestības stāsts. Jā, cik superīgs stāsts. Jā, paldies, tik skaisti. Jā. Un, protams, es domāju, vai stāstīt vai nē, jo nav jau arī baigi ilgas tās attiecības pusgadu, bet kad jūs saved kopā 1. janvārī no rīta ūdenskritums, kur jūs esat principā vienīgie 2 cilvēki, jo tas ir 1. janvārs. Iedomājieties, 1. janvārs visi pohās kaut kur guļ, es nezinu, jā, un mēs 1. janvārī no rīta esam ūdenskritumā, principā vienīgie turisti tur. Tas ir jaudīgi. Un, es tur, negribās tur baigi kaut ko teikt, bet ļoti laba sajūta par šīm attiecībām. Jā. Tā kā tā ir tā maģija, kas notika ar manīm šajā balīreizē, arī pilnīgi negaidīta. Kas notiek pēc tam? Pēc tam viss pamainās. Man bija plāns lidot uzreiz uz Taizemi, viņš pasaka, nē, cancelo savu biļeti, man jau bija biļeta nopirkta. Saka, braucam uz Malaiziju, bišķiņ tur, tad mēs atbraucam atpakaļ uz Bali, tad es aizbraucu uz Taizemi, jo man bija jau vēl pirms viņa ieplānot savus retrīts pie manas garīgās skolotājs. Tā kā es aizbraucu uz Taizemi 10 dienas. Par Taizemes retrītus cits stāsts. Es decembrī Es atkal satieku Bašitā savu garīgo skolotāju. Es biju tik pārlaimīga, un man atkal viss ziniet, tā sajūta, ka viss ķermenis vibrē. Tu tā kā, tu nevari savu noliekt, ka tu vienkārši gribi uz to retrītu, tu gribi miedarboties ar to cilvēku, tu saproti, ka tas cilvēks, viņa nav kā tava druška, kur tu vari pasaukt uz kafiju un tur papļāvāt. Tu saproti, ka tas ir tāda līmeņa cilvēks, pie kura tev ir, jāizbrauc uz kādu retrītu vai kaut kā jāmiedarbojas citādā veidā. Es to sapratu. Un, jā, un tad man tā jau ir tā situācija tā knapi online turos, bet man milzīga vēlma aizbraukt uz Taizemes retrītu. Viņš arī ir dārgs, viņš vēl dārgāks. Viņš vienkārši dārgs. Vienkārši dārgs, jā. Un, man, protams, plus tas, ka es neesmu, esmu salīdzinoši tuvu Taizemē, nebūtu tik dārgas biļetes un tā, bet, pats retrīts pats par sevi dārgs. Un es pasaku jā viņai. Pēc tam, ka es nezināju, kā es vēl viņu apmaksāšu, bet es pateicu jā, un atkal pasakot, jā, man atnāca visa nauda, kas man bija vajadzīga, uz to retrītu, principā 2-3 mēnešu laikā. Un es sev pierādīju, ka es varu tikt uz tādu VIP retrītu, ka es varu sev to atļauties, ka es kaut ko gribu, es varu vienā arī aizbraukt uz Taizemi, vienā tur visu saprast, braukt naktī ar taksi stundu, ja? Jo tas varbūt liekas tā, man viss viegli, es kaut kur ceļoju viena, tas vienkārši ir rezultāts tam, ka es katru dienu pārvarēju kaut kādu savu mazu bailīti. Naktī braukt tiešām vienā ar taksi. Tur man cik reiz bija panikas, ka es nevaru atrast Airbnb, kur dzīvot. Ļoti daudz bija to momentu, bet tu tā izauc kā personība tajos brīžos. Tā kā tas Taizemes retrīts arī bija ļoti jaudīgs. Man tur vairāk rīli Instagramā arī par to, ka tagad, kad es jau biju viņai tā normāli samaksājusi un bija tā enerģijas apmaiņa, ļoti tūs kontakts ar viņu, retrīt beigās viņa tā arī pateica, tev jāorganizē savus retrīts. Es nebiju plānojis organizēt savu retrītu. Es domāju, bet tā ir tāda organizācija. Varbūt nē. Tā kā gribās atkal to vieglo ceļu darīt, ierastās lietas, kaut kādas mazos pasākumiņus. Bet viņi saka, tev ir jāorganizē savus retrītus. Man vienkārši likās tajā brīdī sarežģīti, jo kaut citā valstī un tas viss. Kaut arī es visu dzīvi organizēju pasākumus. Visur. Es organizēju bērnībā, es organizēju bērniem kaut kādas tur programmas, pēc tam es strādāju kā animātore, pēc tam universitātē biju galvenā pasākuma organizātora ar savu milzīgo komandu un taisīju studentu balītes, pēc tam office darbā, cik es tur īsi biju, bet es organizēju pasākumus, tad es organizēju accountability grupiņas, tad es organizēju brančus, sieviešu apļus, un tagad jūs zināt, kur es esmu. Vārds sakot, šaubu par to, ka man nesanākt organizēt retrītu, es saprotu, ka tur nevar būt. Es visu dzīvi ar to nodarbojos, un es vienkārši māku to darīt, jā. Un tajā brīdī es domāju, labi, retrīts, un kopš tā brīža
kopš tā taizemes retrīta man visur nāk zīmes, ka man ir jātaisa retrīts. Mans vīrietis visu laiku saka, ka Dievs būtu tik forši, ja tu taisītu dažādās pasaules valstīs retrītus. Tad tā mana skolotāja arī, retrīts. Tad man kaut kādi tur citi cilvēki retrīts, kaut kādas zīmes. Un es visu laiku redzu kaut kādas zīmes par retrītēm. Varbūt, jā, ka jātaisa retrīts, vārdu sakot. Un kas tālāk notiek. Un tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc es zināju, ka kamēr man ir tā enerģija uz retrītu, viņš ir jātaisa, un tāpēc mēs esam šeit. Jūs tagad zināt to lielo stāstu, kā es nonācu līdz retrīta organizēšanai, ka tas nav, vienkārši ne no kurienes, ka tas ir milzīgs stāsts, un es gribu vienkārši iedot jums to transformāciju, ko es esmu iegūsi. Sanāk, Baldī man iedeva visu, gan attiecības, gan realizāciju, gan dziļu piederības sajūtu, mīlestības sajūtu, skaidrību, jo, protams, tas nav tā, ka tu vienreiz saproti visu par dzīvi un tu viss skaidrs, bet man ir tas saikne ar garīgo, ar visumu, ar tām enerģijām, ar savu intuīciju, ticības sevī, lietas daudz izstrādātas, kuras, lai arī kādā situācijās nenonāktu, es zinu, ka es pirmkārt tikšu galā, ka es sapratīšu, ka es iegūšu atbildes, ka es zināšu, kā vislabāk tikt, ja? Un tas arī ir tas autentiskais ceļš, ka tu dzīvo no sirds. Uzrakasties čatā, kas ir jūsu tāda šī brīža kvēlākā vēlme. Kaut kas, varbūt kaut kas jums ir tāds, kas, ziniet, kur jūs arī varbūt jums rezonē manā šī enerģija, kā es stāstu par Balī, kas ir jūsu kaut kas tāds, kas šobrīd jums dzīvē ir tāds. Padalieties, tā arī ir manifestācija. Katru reizi, kad jūs izpaužat pasaulē savu vēlmi, jūs pietuvojaties. Un cik bieži kāds, ar kuru jūs padalieties ar savu vēlmi, cilvēks spēj jums iedot īsu ceļu pie tās realizācijas vai kaut kādu atbildīti. Kā padalieties čatiņā. Saprastu, ko es dzīvē gribu darīt, kas ir mans aicinājums. Jā, tev noteikti tad vajag uz retrītu. Nopietni. Jo kas ir foršs retrītā, ka tu pilnībā izej no ikdienas atmosfēras, no ikdienas tās visi ierastā, tev pilnīgi mainās viss no ēdiena, uz tā kā vide, cilvēki un prakses, ka tu esi konstanti gan praksēs, gan spēcīgajās enerģijās, un tu esi tā koncentrētā devā, tās 7 pilnas dienas mums būs, un tev pilnīgi parādās cita perspektīva. Cita skaidrība, jo, kad mēs sēžam savās mājās Latvijā, tad mēs it kā iekrītam praksēm, kaut ko saprotam, un tad mēs atkal izkrītam, jo atkal nonākam pie tām pašām problēmiņām. Kad mēs jau 7 dienas esam šajās jaunajās enerģijās, savā jaunajā versijā, mums ir daudz vieglāk noturēties šajās enerģijās. Vēlākā vēlme ir sajust tādas spēcīgas sajūtas un vilkmi iet un darīt kaut ko vai pirkt kaut ko un tā tālāk. Kaut kur pazudusi esmu. Jā, tāpēc, ka nav mērķis un vēlme, kas iedvesmo. Man arī dažreiz ir tie periodi, ka tā kā pat liekas, ka tā kā viss dzīvē patīk, bet vienkārši nav tās iedvesmas. Sanāk, jums nav dzīvē šobrīd tādas vēlmes, kas jūs izaicinās. Piemēram, ja man būtu vēlme, es padomāšu, uztaisīt pasākumu Latvijā uz 30 cilvēkiem, man tā vēlme tā neiededzina, jo man tur viss ir skaidrs, man tur viss ir saprotams, es tur neizaugšu vairs tik kolosāli, man tas vairs tā neiededzina. Mani iededzina tas nezināmais, kur deg acis. Tā kā reāli var paskatīties Pinterest, paiedvesmoties, kas būs mana tā vēlme, kas man liks augt un attīstīties, jo mēs bieži gribam uztaisīt savu dzīvi stabilu, lai ir stabili ienākumi, stabils attiecības, viss stabils, un beigās mēs iekrītam riktīgā apātijā, jo mēs vairs neaugam, ne garīgi, un vispār nekustam savu sēdvietu no vietas.
Jā, tu uzdevi šo jautājumu, es sapratu, ka man ir nepieciešams apsēsties un precīzāk noformulēt savas vēlmes, jā. Vismaz sākt uzdot šo jautājumu, tam jautājumam vienmēr jābūt atvērtam, jo tas arī ir tādā neapzinātā līmenī, ka tas jautājums, ko es vēlos, mēs pat bieži sev to neuzdodam. Mēs pat nezinām, mēs vienkārši dzīvojam automātā, jādara tas, uzdot savu, kāpēc es to daru, vai es to vispār gribu darīt, vai es varbūt, jo pasaulē ir viss iespējams. Šobrīd, lai jūs saprotat, es esmu Kapadoķijā, tā kā Turcijā. Nezinu, vai zinu, Kapadoķija ir, kur ir tie milzīgie gaisa baloni. Skaistās vietas jums bišķiņ parādīšu, kuras atrodos. Lai jūs saprotat. Vat šī ir dzīve. Šī ir dzīve, paskatieties. Tu uzlikšu. Stop share. Kad mēs sevi iekraujam ar visādām ikdienišķām lietām, ja? Paskatieties. Es kaut ko tādu vispār nebiju savā dzīvē redzējis. Un man jau ir balī tērps, man jau ir balī kleita, ko es nopirku vakar arī uz šī zvana enerģijas, ka vajag, ja? Un kas iedvesmo, man uzreiz doma par retrītu, man uzreiz gribās nopirkt kleitu, man uzreiz gribās taisīt kontentu, man uzreiz gribās stāstīt, man gribās izvēlēties jums labākās vietas, man gribās jums, uzreiz viss atnāk tā enerģija. Un tā ir tā radītājas enerģija, tas radošums, tad gribās piecelties, darīt, dejot, nevis sēdēt divānā. Es 7 gadus biju tajā sajūtā, ka nezinu, ko dzīvē gribu darīt. Bija diezgan smacējoša sajūta. Vairs nav. Bet tagad ir jāiet nākamajā līmenī. Man ļoti patīk tā iekšējās transformācijas sajūta, tāpēc gribu nākamo līmeni retrītas balī būt kosmosā. Santiņ, padalies, ja tev, nezinu, cik īsi var, kā tev sanāca iziet no tās sajūtas, kurā tu biji 7 gadus. Man liekas, meitenēm arī vērtīgi būs. Es ļoti vēlos ceļot, būt pasaulē, redzēt plašāk, vēlos atrast veidu, kā pelnīt un darboties pašai, kļūt neatkarīgai, gribas sajust, ka dzīves groži ir manās rokās, sajust brīvi, kā tu teici, ka balī biļete bija biļetes brīvība, jā. Uzliec savu kaut kādu mērķi. Tiešām, tas priekš mans ir balī, priekš tas rot, nezinu, Meksika, vai, piemēram, mērķis uzstāties uz skatuves, kaut ko super konkrētu un tā kā uzlikt, kā agrāk vai vēlāk es būšu tur un turēt to pie sevis, un par kādu personību man ir jākļūst, lai es tur būtu, kas man sevi ir jāizstrādā, kā man ir jāsakārto savas finanses, darbs, kādas ir iespējas, jo tiešām, ja man bija mērķis pārīt uz online, man uzreiz sākās radošā domāšana tā, online varētu nodarboties ar kripto, varētu socmēdī, varētu online kursi, dažādas lietas jau, man Dievs, vats, pieskarās vadam, bija sajūta, ka čūska. Okay. Jau kādu laiku gribu arī uz balli ir sajūta par to vietu un to stāsts iedvesmo, ka tas reāli. Jā, kāpēc es taisu šo zoomu? Jo ar savu enerģiju es ieslēdzu jūsos kaut ko, vai tas ir balī, vai jūsu cita vēlme, jo mūsu vēlme, mums ir jāuzbūs to vēlme uz savu vēlmi. Tas ir tāpat kā, es vienkārši gribu uz balī, iedomājieties, es vienkārši gribu uz balī. Vai es vienkārši gribu uz balī. Sevi ir jāiededzina. Ko es varu izdarīt? Ieslēgt kādu foršu dziesmu, foršu tādu aktīvu dziesmu, padejot un vizualizēt, kamēr jūs dejot, jums uzreiz ieslēdzas. Kāpēc arī jāteica regulāri manifestācijas prakses, viņas jūs iededzina, atgādina, ka jūs gribat to vēlmi. Jo, ja jūsu sirsniņa sauc, tad tā ir jūsu vēlme. Tas nav par to, ka mēs mākslīgi viņu uzbūstojam. Vienkārši, kas ir problēma? Ka ikdienā mēs esam ļoti savā prātā, savās problēmās un tādā visā, ka mēs aizmirstam sirdsbalsi, un tad mums liekas, ka mums vairs nav tās vēlmes, vai tas nav tik aktuāli. Tas ir vienkārši tāpēc, ka mēs bišķiņ atgājām prom no mūsu sirsniņas, no mūsu sirdsbalsi. Ja? Ok. Arī, kur Santa padalījās, es vienkārši sāku strādāt ar sevi, beidzot sāku sevi akceptēt, 11, ka man nav jābūt tādai kā visi, jāstrādā birojā un tā tālāk, jo man visapkārt tādi cilvēki, man likās, ka man arī tādai jābūt. Bet, caur pašizaugsmi, terapiju, astroloģiju sapratu, ka es esmu un kas man jādara dzīvē, dabūt to iepriekšējo piepildījumu sajūtu. Jā, Santa arī bija Embodied Woman programmā,
Santa noteikti jau ir izgājusi no upura lomas, ko es varu pateikt, kas ir jau milzīgs solis, lai vispār kaut kā, tāpēc arī tev ir tādas jau jaunas sajūtas, un tev ir vēl mazi bērni, tā kā tu esi vienkārši kosmos. Jā, es jau kādu laiku gribu uz Balī, kādā retrītā, jau 3 dienas čekoju biļešu cenas, viens un tādēļ vienkārši norāvu jumtu. Jā, dēļ iekustina enerģiju. Labi, tā, par retrītu, kas būs man, jo aizrunājāmies. Vienkārši pastāstīšu, lai jūs zināt, kā es varu kaut kā areku. Tātad šī retrīta nosaukums, kas mums būs Sacred Rebirth. Kāpēc Rebirth? Īstenībā mana retrīta, mana garīgā skolotāja pateica, ka mana tēma ir sievišķība. Ka viņa saka, ka mana tēma ir sievišķība, ka tas ir tas noteikti, ko es varu iedvesmot sievietes, ka tas ir vienkārši pašsaprotams. Bet es jūtu, ka man pirmo retrītu gribās uztaisīt par vienkārši transformāciju, vienkārši iekšējo atzimšanu, jo Balī pirmajā reizē priekš manis bija par tādu no pazuduma, no stagnācijas, no neziņas, apmaldīšanās uz vienkārši atplaukšanu, uz atzimšanu, atbraukšanu uz Latviju kāds citam cilvēkam. Rekurtā arī ir mana bilde jau no šī gada pie tā ūdenskritumu, kur es satiku savu cilvēku. Tas, man liekas, arī tāds ļoti spēcīgs. Mēs šo ūdenskritumu arī visdrīzāk aizbrauksim. Viņš ir milzīgs, viņš īstenībā diezgan milzīgs un tāds jautīgs. Kas būs? Kas mūs sagaida? Protams, mums būs enerģijas deja, ekstātiskā deja. Būs vairākas prakses tieši pa manu tēmu, protams. Mums būs gan tādas rīktīgas prakses, kur mēs kratīsimies un visus vēlniņus un dēmoniņus un šaubus un bailes tā kā vilksim ārā no sevis, bet būs arī vienkārši vairāk ķermeņa prakses, būs ķermeņa orientētā terapija grupā. Tas ir tas formāts, kas vēl nav man bijis nekur nekad, un mēs aizbrauksim uz ekstātisko deju. Es vēl domāju tieši, kur ir vairāk varianti, ja būs tajā nedēļā, kad mums būs retrīts, ir viena nereāli forša vieta, tāds luxury spa ar skatu, viņš ir klintī ar skatu uz okeānu. Vienkārši iedomājieties, klints uz klints jūs esat un skats uz okeānu, un tur ir ekstātiskā deja, vienkārši mūzika, brīvība, vējš. Tieši tajā spā, kāpēc es jūs gribu tur aizvest, man bija tāda nereāls klikšķis savienojumā ar visu. Man bija tāds, ak Dievs, katra lapiņa man atbalsta, viss ir priekš manis. Kas mums vēl būs? Mums būs visi tie ūdens attīrīšanās rituāli, viņi nereāli spēcīgi, nereāli. Mama Balī, mums būs tā vieta ar tiem ūdenskritumiem maziņiem, kur mums tur jālūdzās. Visdrīzāk mums būs arī tas lielais ūdenskritums. Pēc tam, kas ir, man liekas, es taisu retritu, kādu es patu gribētu, lai jūs saprastu. Mums būs gan no rīta, gan no vakara rituāli. Pirmkārt, lai jums tas ieiet rutīnā un jūs mājās atbraucot turpinat rīta un vakara rituālus. Un otrkārt, tā ir vienkārši maģija. Mums būs villa, un tur būs bišķiņ džungļu skats ārā. Siltumā taisīsim prakses, būtu ļoti skaisti. Visdrīzāk mēs aizbrauksim arī uz tādu super tādu krutu vietu, tāds principā vislakšurīgākais un krutākais sound healings, tādas ir piramīdas tādas, tiešām ļoti krūtas. Un pieredzēsim to, tad mēs brauksim, protams, gan uz templiem, visādām spēka vietām, un pats labākais, ka tās nebūs tās turistiskākās vietas, ja? Tas būs tas, kur pašas jūs drīzāk nenonāktu, tās vietas, kur, ja jūs vienas būtu, jūs nemaz nesaprastu, kāda tur jēga, bet mēs brauksim uz tādām vietām, ko es, būdama tur Balī 3 mēnešus pati un ar draudzenēm vispār netuvu tur nebija atnākusi līdz tam, kur es nonācu pati caur retrītu. Villa, ak Dievs, es esmu pat tādā sajūsmā, ka mums būs sava privāta villa, iedomājieties? Sava privāta villa. Tā kā, vienkārši what? Jā, un te nav atsevišķi bildes, bet redziet, te ir kā tās palmas un mums baseins, un tas viss būs uz skatu uz džungļiem. Mums būs tur, piemēram, ja mēs no rīta taisīsim jogu vai rīta rituāls, un skats būs uz džungļiem. Mēs tur sēdēsim. Tā kā, nereāli smuka tā villa ir.
tādas estētiski, gan bildītēm, gan vienkārši sajūtai. Apkārt rīsu lauki, tā kā ļoti skaisti būs. Būs izvēle starp savu privāto istabu vai dzīvot ar kādu kopā meiteni. Tūlīt par to pastāstīšu. Mums jau būs kopīgs galds, mums jāskats uz džungļiem, mums būs savs šefs, jā, jo mums būs villa. Lai, nevajadzētu kaut kur braukt visu laiku ārā, būs iekļautas brokastis un pusdienas. Vakariņas nebūs iekļautas, jo varbūt kāda no jums gribēs aizbraukt uz pilsētu kaut kur brīvajā laikā. Vai arī mēs izdomāsim kopīgi aizbraukt uz kādu restorānu ārā, lai visu laiku arī nav jāsēž tajā villā. Tā kā varbūt kāda vispār negribēs ēst, jo bieži retrītos nemaz negribās tik daudz ēst, vai arī vienkārši gribās kaut kādus auglīšus, jā, tāpēc, lai arī nav tāda pieciešanās arī pārāk tam ēdienam, tā kā brokastis, pusdienas un tad vakariņas pēc savas izvēles. Jā, datumi. 1. līdz 8. novembris. Es sākumā biju domājis līdz, taisīt tā kā 7 dienas, 7 nakties, bet es sapratu, ka 7. dienā mums jau ir jāizvācās un tur nesnāk pilna diena, tāpēc es domāju, nemainīt cenu, bet uztaisīt vēl vienu nakti, tā kā sanāk mums ir 7 pilnas naktis, ne 8 naktis un 7 pilnas dienas, ja? Un sanāk 7 dienas un 7 vietas, tikai 7 vietas. Tas ir, tiešām tāds VIP retrīts par ne VIP cenu, bet, jo, parasti, kad ir tik maz cilvēku un savu vila, tā cena ir parasti kosmos tiešām. Un šeit mums ir vienkārši pats labākais, tās aktivitātes ir vienkārši wow. Ko mēs vēl darīs? Protams, mums nāks arī, nebūs tikai es, būs arī citi speciālisti, vai kāds nāks vadīt jogu, vai iespējams būs mana draudzene aromaterapeite, vai arī jums būs kaut kāds balss prakses, varbūt būs kaut kāds dao cigūnu prakses, ja? Tā kā skatīsimies, tik ātri vēl tur nevar norezervēt tos cilvēkus, nevar zināt, kas tur būs balī, bet mums būs kaut kādi arī speciālisti, kas nāks un vadīs savas prakses. Un vēl kas būs, ko es izdomāju, ka katrai būs masāža. Es uzaicināšu masieru un mūsu pašu villā, nekur neizējot, jūs varēsiet izbaudīt balī masāžu. Tā kā tas būs tāds apvienojums starp arī, protams, visu garīgā un reāli dziedināšanu, healings un tas viss, bet arī tādām krutām lietām. Arī aizbrauksim vienu dienu uz pludmali, arī mums būs gan ekstātiskā dēļa, arī, protams, izbaudīsim kaut kādas foršās kafejnīcas un tā tālāk. Tā kā būs tāds miks. Tas nav, ka pavisam, piemēram, kā bija pasanā, tu dzīvo ļoti tā pieticīgi un tā tiešām būs tāda forša pieredze ar visiem balī skatiem. Dzīvosim mēs balī centrā, tādā vairāk spirituālajā vietā, kur ir vistuvāk visām svētvietām, tāpēc tik daudz nebūs pludmales, jo balī nemaz nav par pludmalēm. Tas ir mīts, balī ir vairāk par ūdenskritumiem, džungļiem, svētvietām. Mēs aizbrauksim uz pludmalēm uz labāko, jo kamēr es atradu labākās pludmales vietas, man aizgāja nezinu cik reizes un cik dažādas vietas man nācās redzēt. Tā kā rekur par cenām, tās cenas ir aktuāli tiem, kas skatās šo zūmiņu, un ja iemaksa ir veikta jūnijā 1. Var maksāt par daļām. Jā, tā kā var uzrakstiet man savas iespējas, kā jums ērtāk dalīt tās cenas, bet var sadalīt. Un ir 2 iespējas. Vai jūs dzīvojat istabiņā vēl ar vienu meiteni, kas ir super pieredzēs, tā bija dzīvojusi retrītā, jo tu vairāk sapazīsties, vienkārši tāds vairāk fun experience, un var arī VIP, kur ir atsevišķa istaba. Ir sanāk 3 VIP vietas un 4 premium, kas varēsiet izvēlēties, un kas ir iekļauts viss, izņemot vakariņas. Jo pēc pieredzes vienkārši man tik daudz nemaz arī neprasīsies, ticiet man, un lai ir bišķiņ brīvs laiks, jums ir iekļauts brokastis pusdienas, visas 8 naktis, visas aktivitātes, kur mēs brauksim, izņemot donationas, ja jums gribēsies kaut kur atstāt papildus donationu vai kaut ko papildus darīt, kas nav kaut kādas privātās lietas, tas, protams, uz jūsu. Un, ja jūs atlidojat tajā pašā dienā no lidotas, tas jums ir iekļauts transfers. Ja jūs atlidojat ātrāk kaut kādā citā dienā, tad jūs jau pašas, jo jums jau tur citur būs jāpaliek. Jā. Tā kā kas nav iekļauts biļetes, jo katra arī skatās, cik jūs agrāk gribat atbraukt biļetes, var atrast
no 700 līdz 1000 uz abām pusēm, un plus 35 eiro ir vīza uz vietas. Viņa lidostā ir uz vietas. Par to es nevaru iekļaut, jo tur jums ir vienkārši jāsamaksā. Bet, tie ir 35 eiro. Salīdzinoši ar vispārējo, tas nemaz nav arī tik daudz, jā. Tā kā, ja jums ir varbūt kaut kādi jautājumi par pašu retrītu, par pašu norisi, es varu jums nolasīt bišķiņ arī to pašu programmu. Es negribu baigi precīzi teikt, tur viss var bišķiņ vēl mainīties. Bet, pirmajā dienā jūs atbrauksiet, trijos, teiksim, ir sākums, mums tur būs atvēršanās ceremonija, iepazīšanās, kaut kādas prakses, jā, pēc tam, vakariņas būs. Otrajā dienā mēs brauksim tur uz ūdenskritumu, trešajā dienā mēs brauksim uz templu, uz rīsu laukiem, tur skatīsimies. Ceturtajā dienā mums būs mūsu vilā speciālisti, prakses, masāža. Piektajā dienā mēs brauksim tālāk uz pludmali, kur mums būs spā, kur mums būs peldēšana, kur mums būs ekstātiskā dēja. Tad mēs brauksim nākamajā dienā pie mātes Bālī, kura mūs vienkārši apčubinās un attīrīs un iedos mums visu vajadzīgo. 7. dienā mums būs arī prakses, mums būs sound healings krūtā vietā, un visdrīzāk, es skatīšos, bet visdrīzāk būs fotosesija, kuras gribēs, un tad jau 8. dienā būs izvākšanās un kaut kāds noslēguma rituāls, jā. Tā kā tā, dodiet man atgrieznisko saiti, kas jums atsaucās, kas neatsaucās, kā izklausās retrīts, vai jūs tiekat, vai jūs gribat, vai ne šoreiz, vai nākamreiz. Es pēc tam to visu atsūtīšu, es vēl pabeigšu šo brošūriņu, jums atsūtīšu. Jā, tā kā tas arī būs novembris, kāpēc, jo taisat decembrī tur jau sākas lietu sezona, tā kā mēs paspēsim līdz lietum, un tā būs magic pieredze. Būt starp sievietēm, pieredzēt šīs transformācijas kopā, dabā, tik tuvu dabai, kuras gribēs varēs pamēģināt braukt ar skūterīti. Jā, tā kā, tā ir Balī, ir vienkārši brīvība. Un, protams, ēdiens. Tas, ka tur ir visi svaigie augļi, visas tās smoothie bowls, visi tie avokado maizītes, viss tur tik sulīgs, garšīgs, zaļās sulas, tur ir vienkārši uz katra stūra, kokas rieksti. Jā. Tā kā baigais magics būs. Ko, ja nav jautājumu, padalieties tad varbūt ar kaut kādu savu atziņu, ar ko jūs aiziesiet prom, lai sazamētu visu, kas šeit notika, jo šis priekš maniem bija ļoti svarīgi nodot jums visu šo enerģiju, šo sajūtu. Un būšu ļoti priecīgi redzēt tās 7, tik interesanti, kuras būs tās 7, kuras tiks, kurām sanāks šeit nokļūt. Super skaisti, paldies par datumiem, es nezinu, ka varētu tikt. Izklausās ideāli, man jāpadomā, kā un kā visu organizēt. Ko nerādījās? Pēc sapņu retrīta izskatās, man baltās kautīja, ka šodien netiek, bet lai jums forši. Man prieks. Es piesakos nākamā gada retrītu. Forši es neredzēju ziņas. Es jau sevi redzu tur dejojumu ar skatu, jā, es pati gribu ļoti realizēt to skatu, deju ar skatu, es ceru, ka tur viss tā arī sanāks. Jā, grupā, sanāk 7 cilvēki bez manis pusēs, mēs kopā 8 būsim.
paldies Tev par šo Zoom, manifestēju jau šādu retrītu sev, šoreiz neredzu vēl, kā varu šo atļauties, bet ļoti ceru nākamreiz man jādodas, tāpēc novēlu visam skaistu dienu. Jā, super. Kur visizdevīgāk pirkt biļetes? Nav konkrētas vietas, principā skatījos Skyscannerī, bet visizdevīgākais ceļojums ir, ja ir Turkish Airlines. Es lidoju cauri, sanāk, no Rīgas uz Stambulu, tur kaut kādas 10 stundas pārsēšanās, un no turienes tad uz Baliju un sanāk līdz Turcijai 3-4 stundas, un tad no Turcijas uz Baliju ir 12 stundas, un tas ir visērtākais. Viņi arī ļoti labi baro. Jūs, dāmas, kas jau plāno braukt par biļetēm, es jums palīdzēšu. Es pati vēl paskatīšos, un es jums pēc tam uztaisīšu apkopojumu ar visu, kas jums jāzina. No apdrošināšanas līdz vīzai, tur nekas nav tik maģisks, traģisks, bet arī bija jautājumi par potēm, nekas potes nav jātaisa, tā kā es visu pastāstīšu tām, kas jau tā kā plāno, vienkārši detalizētāk, lai uz to netērēt laiku, bet jā, par lidojumiem, ja jums ir iespējas ar Turkish Airlines no Rīgas, tas ir visērtākais, man arī jāpaskatās. Iesaku būt, vai nu, ja jums atlido lidmašīna tās dienas 1. novembrī no rīta, ideāli, tad jūs mierīgi tiekat līdz retrītam, vai var ātrāk dienu ātrāk vai 2 dienas ātrāk kaut kur apstāties kaut kādā vietā, no turienes jau braukt. Atziņā, es jau esmu savu iepriekš pierādījis, ka varu tiekties uz savu mērķi un viss sanāk, un tevis vēl vairāk mācības sakot visiem mazajiem impulsiem, audzēt savus vēlmes. Jā, Kitī, teorija, es vienkārši milzīgs malacis. Kāda tev bija dzīvē transformācija, no kurienes tu esi un kur tu nonāci, un vispār kāda tev šobrīd dzīve, tā kā tu esi arī liela iedvesma. Tā tik turpināt. Tā kā tā. Un pēdējā dienā, vai tajā jau varētu plānot lidojumu atpakaļ? Līdz cikiem ir retrīt pēdējās dienas plāns. Principā, tas ir kā jebkurā viesnīcā, kur checkouts jau ir, 12. Tāpēc mēs no rīta burtiski uztaisīsim kādu rīta rituālu, noslēgumu rituālu, un jau, es domāju, ka visdrīzāk līdz 12. mums jau būs jāizvācās, tā kā var plānot jau tajā dienā. Ja jums vajadzēs arī, tās dienas tā kā rītā, protams, labāk noslēguma rituālu sagaidīt, bet ja tur vēlāk bišķi, 3 lidojums vai vakarā, mierīgi var. Tā kā jā, šis tās arī, kāpēc iesaku šo pirmo retrītu, jo man, te nav svarīgi, tā kā te nav nekāds nereāls uzcenojums, te principā tiešām ļoti labas lietas ieliktas par, tādu cenu visdrīzāk, ja jūs paši šo visu savu norganizētu, jums sanāk dārgāk nekā ir šī cena. Tiešām. Visdrīzāk jums tā dārgāk arī sanāktu pie tam, ka jūs nemaz nezinātu visas tās vietas, kur iet un, jā. Labi, dāmas, paldies visām, kas bija, ļoti, ļoti priecājos. Jā, lai visām skaista saulgrieža, es pat aizmirsu, ka ir saulgrieža, Dievs. Zinu, ka tas citā valstī, jā. Lai visiem superīgi svētki, paldies jums, jūs man padarat laimīgu. Labi, atā! Kā lai es tieku ārā?